Paldies! Imants Daksis, sirsnīgs paldies. Imants Daksis ir dziesminieks, ja tā var teikt, Latvijā labi zināms. Tas ir tikai viens piemērs par lietām, ko cilvēks var darīt zaļo lietu sakarā. Labdien! Es strādāju esmaja.lv, vienā no mājaslapām, kur arī piedalās šajā te veselā tīklojumā, ko ir sākuši jaunieši no JCI Latvijas organizācijas. Paldies, ka esat atnākuši. Paldies, ka šobrīd darat savu zaļo darbu un varbūt neesat atbraukuši, ja vien jums nav savs divritenis. Uz šejieni klātienē, jo es esmu pārliecināts, ir 1000 cilvēku, kas šobrīd 3 dažādās mājaslapās var skatīties šo mūsu mēģinājumu sakārtot zaļo darbu dienas kārtību, vismaz tuvākajām nedēļām. Ja jūs zinat, kas ir 10, 10, 10, tad jūs esat pareizā vietā. Tā ir doma, ka tieši 10. oktobrī, 10. gadā, varbūt tieši 10.10, katrs savā laika joslā pasaulē varētu sākt kādu jaunu, skaistu, zaļu darbu. Un ar to visi kopā, tā kā es gribētu teikt, aizturēt elpu, bet tas nav pareizi, vismaz ieelpot. Kampaņā Ieelpa mēs mēģināsim šodien iziet cauri dažādām lietām, kas ir ļoti praktisks. Teoriju mēs visi zinām, vai ne? Tur vajag vairāk braukt ar riteni, vajag vairāk kurināt, malku, bet censties to darīt energoefektīvākā mājā, vajag visu kaut ko vajag, bet kā to praktiski salikt kopā un kā sākt to darīt tagad, iziesim cauri šo dienas gaitā. Es ceru, ka mēs visi kļūsim šeit par lieliem ekspertiem, nevis vienkārši tādiem vispār zināmu patiesību uzskaitītājiem. Esat lūdzu aktīvi arī ar saviem jautājumiem, gluži tāpat es vēršos pie 3 mājaslapu skatītājiem, Delfi TV, protams, pat Ieelpas mājaslapu un esmaja.lv. Visā šajās vietās jūs varat komentēt, jūs komentāri tiks lasīti, ņemti vērā. Un tagad zālē sēdošos es gribētu aicināt izmantot bezvada interneta iespējas, kas arī, starp citu, ir viena zaļa parādība pasaulē, ja tā ņem pēc būtības. Internets, zaļa lieta, manuprāt. Vai arī vienkārši ar īsziņu ieiet savā Twitterī, Facebookā vai vēl kaut kur un uzaiciniet savus draugus. Vienkārši pievienoties šodien konferencē. Kaut ir viena atstiņa tagad kaut kur fonā paskatoties no darba brīvajā laikā. Šefs noteikti nedusmosies, ja viņš ienāks zālē, un tas ir jūsu darba kabinetā, un teiks, ko tu tur dari, tu nestrādā. Viņš teiks, es zaļās lietas skatos, ok, malacis, turpini, vai ne? Drīkst nestrādāt, tev ir brīvdiena. Mums gan te šodien nebūs brīvdiena, mēs cītīgi iesim cauri, pie kam vēl ar daudzām idejām, kuras nāk ne tikai no Latvijas. Ir arī, man liekas, svarīgi ieskatīties pašiem uz sevi, un to vienmēr visvieglāk ir darīt, skatoties no malas, un tādēļ viens no pirmajiem runātājiem šai konferencē būs ārzemju viesis, tā būs britu profesore Glorija Moses kundze, kura stāstīs tieši par zaļo tehnoloģiju ieviešanu organizācijās. Ar to saprotot ne tikai nevalstiskās, arī valstiskās, jo galā organizācija sāks no cilvēka. Vai ne tā, Glorija? So, please, the floor is yours. Gloria, I told